Darbs jau nav nemaz tik grūts. Kā teiktu mana māte, nav grūts, bet atbildīgs. Pacientu ir daudz, ziniet, darba netrūkst, bet vai tad īsts ārsts darba bīstās? Bet vai farmācijas kompānijas jums nepiedāvā zāles par noteiktu samaksu un tā kā jums kaut kāda atlīdzība vai tam līdzīgi? Nē. Protams, viņi man zvana un pakonsultē, pastāst, ko viņi jau ir uzražojuši un ko es varu piedāvāt saviem klientiem, kā viņus labāk izārstēt, bet tas jau ir tikai labi, jo es varu atkal kaut ko jaunu dot saviem pacientiem. Piemēram, man ir viena ļoti mīļa tāda farmācijas kompānija, un viņi nesen izdeva ļoti labu klapu sirupu Skuja. Vispār iesaku, ja ļoti labs visiem pacientiem dodu, pilnīgi visiem bez izņēmuma Skuju. Un palīdz, tāds padārgs līdzeklis, dārgāks nekā vidusmēra klepus sirups, bet labs. Tiesa gan nevienmēr palīdz. Ziniet, vienam bija klepus, beigās atnāk vēl pēc nedēļas, izrādās tas nav bijis klepus, bet kuņģa čūla. Saprotiet, tāds kārtīgs iekaisums. Sākumā tikai domāju, ka klepus deva to Skuju, bet beigās... Vai gadījumā pacientiem nav, vai pacientiem ir jāmaksā, lai pie jums tiktu rindā? Nē, tādu gadījumu manā praksē tiešām nav. Protams, ir cilvēki, kas man pasakās par labu darbu, apsveikumus atsūta svētkos. Viens bija tāds īpaši skaists ar ozolu virsū. Un, ja kādreiz arī liekas, ka cilvēks pielien priekšā rindai, tas nav tāpēc, ka viņš man būtu samaksājis vai jebkādā veidā palīdzējis. Tie vienkārši cilvēki ir ar ļoti smagajiem gadījumiem, kas nevar gaidīt. Ja jūs rindā redzat, ka kādu es paņemu ātrāk nekā citas, nedusmojieties. Tie vienkārši ir cilvēki, kuros es saskatu, ka vaina ir vienkārši jāārstē tūlīt. Un pat ja viņš ārēji izskatās ļoti vesels un sprigans un būtu spējīgs pagaidīt rindā vēl 2 stundas, ticiet man, šiem cilvēkiem ir iekšējās vainas, kuras mēs neredzam, bet kas ir ļoti, ļoti bīstamas. Cilvēks ar laustu kāju var pagaidīt, bet cilvēks ar iekšējām vainām nevar. Tā kā būsim saprotoši. Mans spožākais atklājums žurnālistiskas prakses laikā bija ārsta negodīgā korupcija par pacientiem. Pēc šī sākās izmeklēšana un sākās tiesu darbi. Arī jūs aicinu iesaistīties un nestāvot malā un cīnīties par savām tiesībām. Ziņosim par šādiem gadījumiem. Es biju tik laba ārste, tiešām laba. Pie manis nāca visi, bet tad tas nejaušais gadījums. Es to aploksni jau tā kā nemaz negribēju ņemt. Un pēkšņi vienā brīdī topies tiesas zālē. Pēc tam it kā izcīnies un tiec ārā, bet vai tad kāds pie tevis vairs grib nākt? Visi pacienti aizgājuši jau pie citiem ārstiem, jauni klāt nenāk. Arī tie vecieti, kas palikuši, skatās ar tādām šaubīgām acīm. Kolēģi arī tevi vairs īpaši neciena. Bet kur tu vari likties tāds? Tu esi tik ilgi līdz tam gājis. Mīļie kolēģi, neriskējiet. Neņemiet no pacienta neko, kas nav domāts jums. Es arī kādreiz devu kukuļus ārstiem, jo domāju, ka tā ir iespēja saņemt kvalitatīvāku veselības aprūpi. Bet tad kādu dienu es sapratu, ka tā tomēr nav, jo arī nesamaksājot ārstam papildus samaksu, tev ir tiesības saņemt tikpat kvalitatīvu veselības aprūpi kā jebkuram citam. Un kāpēc lieki tērēt savu naudu un maksāt ārstam papildus samaksas? Tas nav jūsu pienākums, un jūsu tiesībās ietilpst saņemt godīgu attieksmi no ārsta puses un kvalitatīvu veselības aprūpi. Tāpēc netērējiet savu naudu velti un kopā veidosim labāku veselības aprūpi Latvijā. Tāpēc ziņosim par korupcijas gadījumiem, lai turpmāk no tiem izvairītos.